Attiecībā uz to, kā mēs iztēlojamies seno laiku dzīvesveidu, lielākās problēmas rada pat nevis tā sauktā oficiālā vēsture, cik dažādi stereotipi, neveiksmīgi pieņēmumi un pēdējā laikā raksturīgā vēlme filmās par senajiem laikiem samazināt krāsainību, par ko attiecīgi filmu producentus un režisorus arī kritizē un nosoda. Pamatoti. Tas rada arī problēmas attēlot, kā izskatījās senie balti, ja mēģina iedot konkrētus aprakstus mākslīgajam intelektam. Sabiedrībā ir izveidojies tāds neveiksmīgs Austrumeiropas viduslaiku ikdienišķās dzīves tēls, un no šī tēla barojas arī mākslīgais intelekts. Kā piemēru varam paņemt to, kā mākslīgais intelekts iztēlojas Romas armijas atgriešanos no veiksmīga karagājiena un kā iztēlojas tos pašus vikingus. Galvenā pazīme – vikingu attēls ir daudz pelēkāks, lai gan jāpateicas, ka kaut kāda krāsainība ir. Šeit ir interesanta vēlme ignorēt hroniku tekstus. To, kāpēc mēs tā iztēlojamies romiešus, nav grūti saprast. Mums ir vēsturiskie artefakti, kā arī apraksti un dažādi mākslas darbi, kas ļauj saprast, kā tas izskatījās. Mums ir arī apraksti par Austrumeiropas valdnieku ikdienu un pilsētu krāšņumu, bet tos nezinu, kāpēc neņem vērā. Ko vērta vien ir filma Baltu ciltis. Tagad mēģināsim saprast, kā cilvēki ģērbās. Kā vienu no argumentiem, kāpēc viss esot bijis pelēks un bronzā, izmanto arheoloģiju. Kas ir muļķīgs arguments, ja ņem vērā to, kas ir dots līdzi aizgājējiem kapā, tad būs jāsacina, ka vissliktāk un visnabadzīgāk mēs dzīvojam tieši tagad. Tik maz aizgājējiem līdzi pasaules vēsturē laikam nav dots. Apziņa, ka jādod līdzi aizgājējiem viss, ko vien var atrast, ar katru gadu 1000 pasaules vēsturē kļūst vājāka. Arī Skitijas teritorijā no Vislas upes līdz Urālu kalniem bagātos kurgānus pamanām aizstāja vienkārši kapulauki. Vai tā varētu būt, ka arī zelta un sudraba palika mazāk, jo tos kapos vairs nelika? 2009. gadā Terijs Gerberts Lielbritānijā Staffordšīrā atrada 7. gadsimta zelta izstrādājumu depozītu, 5 kg zelta un 2,5 kg sudraba. Arī hronikās bieži piemin, ka pilsētas un cietokšņi atpirkās no iebrucējiem ar kilogramiem sudraba. Zelts un sudrabs bija un tas rotāja arī bagāto tērpus, bet to vienkārši vairs kapā līdzi nelika. Piemēram, var norādīt šo austrasgotu ērgļa saktu no 6. gadsimta, kas ir populārs elements Skitijas teritorijā vairākus tūkstošus gadu. Tā uzskatām parāda, kādas varēja būt tā laika rotaslietas, un tas ir redzams arī Staffordšīras depozītā, bet publiski tas neparādīsies, jo tie taču ir tie neaudzinātie barbari. Piemēram, varam paņemt aprakstu no sakso grammatikus Gesta Danorum. Frode valkāja zobenu ar zelta rokturi, tikpat spožu krūšu bruņu un tādā pašā veidā krāšņi izrotātu galvassegu. Automātiskais intelekts uzreiz iedod attēlu, kurā ir vismaz 2 acīmredzamas kļūdas, tiem, kas zina, uzreiz vajadzētu pamanīt. Otrais attēls jau izdodas labāks, bet vienalga tas ir ieturēts ierastajā pelēkajā stilā, turklāt tādas bruņas nebija ierastas 1. gadu tūkstotī. Bet tas tomēr ir labāk nekā parasti attēlo Austrumeiropas karotājus agrajos viduslaikos. Hronikā Gesta Danorum ir arī apraksts, kā vajadzētu izskatīties dišciltīgajiem. Un izrādās, ka tā var ģērbties arī citi, kas nav dišciltīgie. Tad ienāk tas izvērtīgais kalējs ar neķītriem soļiem, rūpīgi izliekot augšstilbus šurpu turpu un tāpat saraucot acis, pieliecoties. Viņa apsegs bija apmetnis ar bebru bārkstīm, viņa sandales bija inkrustētas ar dārgakmeņiem, viņa apmetnis bija rotāts ar zeltu. Krāšņas lentes apjoza viņa sapītos matus, un daudzkrāsaina lente cieši savilka viņa nomaldījušās lokas. No tā viņam radās gauss un uzpūsts raksturs. Viņš iedomājās, ka bagātība ir izcelsme un nauda senči, un savu laimi vairāk vērtēja pēc bagātības nekā pēc asinīm. No tā viņam radās lepnums, un augstprātība noveda pie smalka apģērba. Jo nelaimīgais sāka domāt, ka viņa apģērbs viņu padara līdzvērtīgu augstdzimušajiem. Šeit nav īsti, kur piesieties mākslīgiem intelektam.
Pilnīgi iespējams, ka mežonīgo un necivilizēto ziemeļu kalējs, pat ne dišciltīgais, tā arī izskatījās. Pievērsiet uzmanību, ka mēs te runājam jau par karaļa Frodas 4. laiku. Viņš pēc vēsturnieku domām nomira 548. gadā. Tas ir jau 4. karalis dinastijā ar šādu vārdu, kas valda Ziemeļeiropā, veido attiecības ar karaļiem un valdniekiem visapkārt un kuru atbalsta dišciltīgo grupa, kura pilnīgi skaidri apzinās, kas viņus atšķir no parastās tautas. Hronikā ir pietiekami daudz norāžu uz dāņu sasaisti ar valdniekiem arī Skitijas teritorijā, kamēr mums stāsta, ka valstiskumu kā tādu Austrumeiropā 9. gadsimtā atnesa Rjuriks. Vārdu sakot, tik tālu mēs esam, lai saprastu, ka viņi tieši tāpat turpināja rotāties zeltā un sudrabā kā senajos laikos. Nu labi, zelts un sudrabs ir viens, bet apģērbi taču bija pelēki un zili, kā mums stāsta. Te jāatgriežas pie stāstiem par Ivana Vasiljeviča laiku Krievijā. Tas ir 16. gadsimts un par šo personu ir saglabājušās hronikas, kurās viss ir izkrāsots raibi. Pat nerunājot par atmiņām, kas saistītas ar Krievijas karavīriem, kas bija raibi ģērbti. Ja salīdzina 16. gadsimtu ar 1. gadu tūkstotu un pat agrāk, tad jāatzīmē, ka tehnoloģiski krāsošanā nekas daudz nav mainījies. Piemēram, varam paņemt to, kā 16. gadsimtā ģērbās Eiropas landsknehti. Ja liekas, ka 16. gadsimtā tomēr kaut ko īpašu atveda no Amerikas, kas mainīja visu krāsošanas sistēmu, varam apskatīties, kā izskatījās seno mākslinieku skats uz kauju pie Kresī, kas notika 14. gadsimtā. Atkal redzam visādas krāsas. Par to, kādi audumi varēja būt dišciltīgajos tērpos, parunāsim nākamajā stāstā par Skitijas arhitektūru un mākslu. Jo hronikās parasti runā par tērpu krāšņumu un dažādām krāsām, bet tās krāsas nepiemin. Toties būvju aprakstos piemin un izrādās, ka tur var būt daudz pārsteigumu. Apvienojot informāciju no hronikām, vienu no varenākajiem Eiropas valdniekiem Ermanriksu mākslīgais intelekts attēloja šādi. Balstoties uz senu Skitijas zemē atrastu zelta rotājumu, mēģināja šī valdnieka tēlu pārnest uz zirga, bet sanāca nu tā, kā sanāca. Mēģinājums apvienot reālu seno laiku mākslas izstrādājumu ar mākslīgajam intelektam aprakstītu tēlu nevienmēr sanāk veiksmīgs. Tāpēc atliek atkārtot, mākslīgā intelekta radītie tēli neizskatās pietiekami krāšņi un atbilstoši tam, kā senajos laikos izskatījās karavīri un iedzīvotāji Austrumeiropā. Jo mūsdienu stereotipos un neveiksmīgās filmās uzbarotais mākslīgais intelekts vienkārši nav spējīgs pieņemt to, kā varēja izskatīties Skitijas, Ģermānijas un Skandināvijas iedzīvotāji. Šeit aicināja parādīt viduslaiku Austrumeiropas iedzīvotājus, ja sieviete izskatās puslīdz labi, tad kāpēc vīrietim jābūt pelēkam, ja sievietes tērpā ir redzams, ka krāsas ir dažādas, nav skaidrs. Postskriptum. Tas rīks vīriešu rokās ir absolūti bezjēdzīgs un tam var būt tikai rituāla nozīme. Ja vēlas no mākslīgā intelekta kaut ko patiesi krāšņu un atbilstošu seno hroniku tekstiem, tad mākslīgais intelekts mēģina radīt kaut ko līdzīgu tuvajiem austrumiem vai senajiem laikiem. Kā to redz sabiedrība, tā uztver arī mākslīgais intelekts. Nākamajā sērijā parunāsim par to, kāda izskatījās seno laiku apbūve, ēkas un kā rīkoja viesības senās Dānijas karaļi, kas bija tādi paši kā Skitijas valdnieki. Viss, kas pieminēts, ir publiski atrodams, apskatāms un izlasāms. Tas viss ir vēsturnieku atzīts, analizēts un apstiprināts kā autentisks. Nebūs nekādu slepeno rakstu, nezināmo baltu rakstu zīmju, mītisku grāmatu, ko redzējis tikai vienradzis un pats pētnieks, un tā tālāk. Katrs no jums var atvērt minētās interneta lapas vai grāmatas, izmantot interneta tulkotāju un pārliecināties, vai informācija ir patiesa vai nē. Ja atradīsiet kļūdas vai labojumus, par to tikai priecāšos.